16 gados es aizgāju no mājas, un es sapratu to, ka vecāki man nekad nenopirka zirgu. Zirgi ir bijuši mana sirdslieta visu manu mūžu, un es sapratu, ka es ļoti vēlos zirgus. Tāpēc, esot nepilngadīga, es aizbraucu un par savu pirmo algu nopirku 2 savvaļas zirgus. Šo milulīti zipucīti, kurš maksāja gaļas vērtībā 200 eiro, un viņa pusbrālīti masu, kurš maksāja 250 eiro. Man nebija tiesības, taču es braucu ar piekabu, jo man ir diezgan daudz skili auto vadīšanā. Un es atbraucu pie savu draugu uz laukiem un uztaisīju šeit nelielu 6 hektāru žogu un turu šeit savus zirgus. 5 gadu laikā es gribu pārvākties uz milzīgu īpašumu, kurā es varēšu veidot turismu, kurā es varēšu veidot dažādas atrakcijas ar zirgiem, vienkārši uzturēt dažādas senas latviešu tradīcijas un vēlos darīt vienkārši visu, ko var darīt laukos. Man ļoti patīk dzīvnieki, man ļoti patīk vispār ņemties pat ar tehniku, braukt ar traktoru, tas viss ir tik jautri, un man šķiet, ka es atradīšu savu īsto dzīves piepildījumu tikai laukos. Šobrīd mācos 2 universitātēs, mācos bakalaura psiholoģijā un bakalaura agronomijā. Jau abos esmu pabeigusi 1. kursu un mācos viņus kopā. Un paralēli trenēšu tos mazos pupsīšus, lai pēc 5 gadiem, kad es pabeigšu abas augstākās izglītības, es varētu visu ar viņiem darīt. Es esmu uztaisījis YouTube kanālu, kurš es iepostojis 1. video, kurš saucās Mans stāsts, un arī 2. video, kurš saucās Mans stāsts ar zirgiem, kur es pastāstu par sevi un kur es pastāstu arī par saviem zirgiem. Bet šis ir godīgais 1. video, kur es pastāstu, kā es šo zirgus ieguvu un kāpēc. Un es aizbēgu no vecākiem. Un nezinot viņiem nopirkt 2 zirgus un turēju viņus pie drauga. Un tikai šāds crazy lēmums 16 gados mani noveda pie tā, ka es jūtos ļoti laimīga un brīva tagad.